jau vairākus gadus zinām Invigor 1266, kas ir mūsu Clearfill tehnoloģijas flagmanis. Šodien atrodamies jaunākā šķirnē 2066, un tad īsumā par šo šķirni. Šī šķirne ir ļoti elastīga. Kādā ziņā? To iespējams sēt gan dažādās augsnēs, gan arī pie dažādām augsnes apstrādes un sējas tehnoloģijām. 2066 raksturojas ar vidēji strauju attīstību. Šo šķirni mēs rekomendējam sēt optimāli līdz vēlu. Protams, mēs nerekomendējam rapsi sēt novēloti, bet ja šāda situācija ir, tad 2066 būs ļoti laba izvēle. 2066 raksturojas ar ļoti labu ziemcietību, un lai arī šodien atrodamies zemgalē, bet praksē esam pārliecinājušies arī par skarbajām vidzemes ziemām, šī šķirne izziemo ļoti labi. 2066 raksturojas ar vidēju augumu. Es pats esmu 1,83 cm garš un varam salīdzināt mani un rapšu šķirni. Un, ja paskatāmies šeit, tad tas ir tas, ar ko raksturojās 2066. Redzam lielu šo pākstiņu daļu, ražojošo daļu un salīdzinoši mazāku lapu masu. Līdz ar to šķirnei būs nepieciešams mazāks lāpeklis, lai izveidot ražu. Pēdējos gados aktuāli ir verticilārās vītes ierobežošana rapšos. Un viens no būtiskākajiem stūrakmeņiem šīs slimības ierobežošanā ir noturīga šķirnes izvēle. Un šeit 2066 būs ļoti labs risinājums. Ja runājam par pāksteņiem, tad 2066 cēla raksturojas ar augstu pāksteņu pretatvēršanos. Šķirnei raksturīga arī vidēja nogatavošanās, bet 1266 ir vidēja vēlīna. Līdz ar to, lai nebūtu jāliek visi solis vienā groziņā, sadalām riskus un saimniecībā varam izvēlēties abas divas šīs šķirnes un tādējādi elastīgāk plānot ražas novākšanu. Ja 2066 man būtu nepieciešams raksturot vienā vārdā, tad es teiktu, tā ir ļoti apņēmīga šķirne. Piemērota dažādām audzēšanas tehnoloģijām, dažādiem augšanas apstākļiem, viņa spēs pozitīvi pārsteigt ar savu ražu.